Namastē! Šodien es gribēju jums padalīties par Luciferu enerģiju. Kā ziniet, Lucifera personība visnotaļ daudz par viņu tiek runāts, un ir daudzi visādi stāsti un teikas. Jau no šī jaunā, tāda, cik daudz informācija mums nāk, mēs saprotam, ka mums ļoti bieži baida tieši ar to, kur ir ļoti liels spēks. Lai cilvēks neskatās, lai cilvēks turās pa gabalu no viņa un nedod Dievs, kāds tur pietuvosies un ieskatīsies viņā. Tad šis stāsts ir par Luciferu. Luciferam daudz aspektu. Un pastāstīšu šodien par vienu no aspektiem, kur cilvēkam var palīdzēt Lucifers. Tad, kad sarunas laikā ienāk Lucifera enerģija, tad tas ir stāsts par to, ka cilvēks ir gatavs ieskatīties sevī un ieraudzīt savu ēnu. Un Lucifera enerģija ir tā, kas ļoti labi, taktiski, tā kā labākais ķirurgs ar vissmalko kaut skalpelīti tev atgriezīs un parādīs, kur tu esi nepaties pats sev, parādīs, kur tu esi dzīvojis ilūzijā, kur tu esi pieņēmis citu taisnību par savu. Lucifera enerģija tanī ziņā dājas visāds brīnumus, un cilvēks pēc tam notiek ļoti liels transformācijas. Ne katrs gatavs šādu satikšanās ar Luciferu, bet kāpēc jums gribēju pastāstīt, lai jums ir kaut kāds vēl savādāks priekšstats, ka nav viss tik melns, kā tiek mālēts, un, kā es teicu, ļoti daudz arī šobrīd ir tādas lietas, par ko ļoti arī es dzirdu, un man ienāk manā informācijas laukā neiet, nedariet, būs sliktāk un vēl sliktāk. Un tas ļoti bieži tiek darīts tieši tāpēc, lai cilvēks neiegūtu šo nepieskārto šim spēkam. Lucifers ir viens no dievišķās hierarhijas, kuriem savi uzdevumi noteiktā laika periodā un savs, un šobrīd viņš ir kā viens no lielākiem dziedniekiem, kas dziedina tieši cilvēka ēnu, kas ļauj paskatīties cilvēkam uz savu ēnu. Jā, tas nav vienkārši, tas viennozīmīgi ļoti bieži ir sāpīgi, pēc tam ir temperatūras un bišķi tāda depresija, kas kuram ir tā kā vājākā vieta, viņa pēc sarunām ar Luciferu var ieslēgties, bet Lucifers arī nerunā ar visiem, tas arī ir fakts, jo viņš runā ar tiem, kas tai mirklī ir gan fiziski, gan garīgi, tā kā gatavi iziet uz kontaktu un dot kādas atbildes vai dot kādas norādes un dziedināt, jo enerģijas jauda, tas ir līdzīgs, kā, ja mēs ņemam kaut kādai ļoti lielai viesuļvērtai vai orkānam, ja, kas jūrā, kas vienkārši nāk un viņš noskalo visu, viņš neatstāja neko. Tāda jauda ir Luciferam pieskaroties ar cilvēkiem, jo kad Lucifera enerģija pieskarās, tu vairs nevari, tu vienkārši ieraugi sevi patieso, un tad ir, kad nevis pasaule tur ir slikta, vai visi man uzbrūk, vai kā tā viņš drīkstē pret mani, bet tu ieraugi savu šķautnainību, kā tu esi rīkojies, un sāk nākt ļoti daudz atmiņas, kā tu esi rīkojies, kur tu kaut kā vārdā esi kaut kam to teicis vai to teicis, un caur šo vētru cilvēks pietuvojas savai prāta dabai tuvāk, viņš sāk dzirdēt sevi, viņš ierauga sevi, viņš sāk dziedināt sevi, un ļoti bieži cilvēks, Lucifera enerģija ir tā, kas palīdz viņam iziet no labirintiem, kuros viņš ir iekļuvis, un kuros viņš nepārtraukti staigā uz riņķi. Tā kā Lucifers ir par jaudu, Lucifers ir par transformāciju, Lucifers ir par nenosacījumu mīlestību, bet Lucifera enerģija, kā teicu, viņa nāk un viņa dara, viņa nedo. Viņa ienāk cilvēkā un tevi izskrata līdz pēdējai vilītē. Viņš tā kā iznāmniku tevi atver, un tāpēc ne visus Lucifers pieņem, un ne pie visiem viņš nāk,
Jo tad ir jābūt cilvēkam gatavam uz pārmaiņām, uz sāpēm, lai viņš neaizmuktu no tā, lai viņš izdzīvotu, izprastu savu būtību un jau kā fēniks sadegtu, pilnīgā nozīmē sadegtu iekšēji, lai sevi saliktu kopā no maziem gabaliem, bet jau pilnīgi savādākā kvalitātē. Un tā ir Lucifera enerģija, kas to dara. Tas ir viens no viņa spēcīgākajiem aspektiem šobrīd uz Zemes, kad visi maldi, meli, visi kaut kādi noslēpumi kļūst patiesi. Tas arī pa Lucifera enerģiju, tur, kur viņš pieskarās, tur melu, tas viss vienmēr uzpeld. Un cilvēkā pašā mēs ļoti daudz cilvēks būtībā melojas, daudz sev, citiem pielāgojies, un lai no šī izietu, tad Lucifers ir tas, kas palīdz ar savu enerģiju, ar savu jaudu, ar savu klātesamību cilvēkam iziet jau jaunā līmenī. Kā teicu, viņam ir daudz aspektu, bet šis dziedināšanas aspekts, jo Lucifera enerģijai ir arī kodi, kas noņem daudz citus kodus, kas ir ar viņu, kur viņš klāti bijis, piemēram, ļoti daudzās citās dzīvēs, kur pats licis, kur ir sliegti lēmumi, tad viņus var noņemt arī lielākoties tikai pats Lucifers. Un tad šīs sarunās, kad viņš piedalās, tad ļoti nāk gaismā arī citu dzīvju kaut kādas lietas, ko viņš arī jau uz to momentu tam ir. Kā lai saka, šis brīdis pienāca, ka cilvēks viņu var dziedināt un var iet tālāk, tad arī tas notiek. Tā kā, ja dzirdiet stāstus, tad ziniet, ka ne visi tik melns, kā to mālē, jo tas ir ar nodomu taisīts, lai jūs nepieskartos šim spēkam, jo tas tiešām ir spēks, kas, pēc kura kādu laiku nav miers, bet ar to notiek dziedināšana, iekšēja dziedināšana pašam cilvēkam iekš sevis. Un tad, ja tu dziedini sevi, tad arī tu dziedini pasauli. Tu nevari dziedināt pasauli, ja tu pats neesi savā veselumā, savā spēkā, jo ja tu esi, kā lai saka, šķīps un grējs, tad arī pasauli apkārt būs tev tieši, viņi atspoguļos to, kāds tu esi. Un ja tu saliec sevi par plauktiņiem, saudzīgi, iejūtīgi pret sevi, pret savu stāstu, un esi iejūtīgs pret citiem cilvēkiem, tad mainoties tev, mainās arī visu apkārt, kad tu strādā ar bailēm. Lucifers ir par bailēm, Lucifers parāda izgaismotās bailes ar ļoti lielu jaudu. Domāju, ka šis video ir kādam ļoti domāts un kādam tas bija jādzird, kaut kāds savs redzējums, tā kā nebaidieties, sajūtiet, un ja kaut kad ir tā doma, ka tas Lucifers, parunājieties ar viņu, un lai jums saudzīga un dziedinoša jūsu iekšējo ēnu dziedināšana. Namaste!